Labie perekupi ir ieberzušies, jo mēs esam paņēmuši pamatīgu risku. Iepriekšējā sērijā nopirkām šo Mercedes, kam jau tagad ir noķīlējies dzinējs. Es domāju, mierīgi. Viss. Noķīlēji? Jā. Nopietni, tikko. Jā. Tikko viss, jā? Tikko viņš izdarīja visu čau. Un man bija jautājums jums, skatītāji, kā jums liekas, par kādu naudu mēs nopirkām šo auto? Un pareizā atbilde ir 1000 eiro. Jā, ļoti labā ciparā, ņemot vērā, ka iepriekšējais saimnieks, te ir iztērējis vismaz savus 5-6 tūkstošus eiro. Droši man viņš ir nostājies kaut kāds 5-6 kaut kas tāds. Es to tur parādīšu, man tur rēķina vispār normālo. Viņam vienkārši dzinēja problēma, bija pēdējais piliens, un tagad tā ir mūsu problēma. Un ir ļoti labi iespēja viņu dabūt atpakaļ braucošu un pārdot par ļoti labu ciparu. Kas pa beļķīšiem te ir? Bļāviens, esam tikuši tālāk. Bet šobrīd šis auto ir mūsu piemineklis. Mēs tur neko daudz ar viņu izdarīt nevaram, kamēr izdomāsim, kur varam dabūt dzinēju un kur to visu varam saremontēt. Mēs visu naudu neesam iztērējuši, kas nozīmē, varam ieķert vēl vienu auto. Un īstenībā daudz komentāros kaut ko tādu rakstīja, ka būtu vērts par to budžetu paņemt 2 tačkas. Tad mēs arī mēģināsim dabūt vienu auto, kuru varam ātri realizēt. Bez kaut kādiem lieliem ieguldījumiem, kā vajag Mercedesam, vienkārši ātri uzreizināt. Un to mēs mēģināsim šajā sērijā izdarīt. Kosiks mēģinās līņās pa štuku nopirkt to. Un tiem, kas ir tikai tagad pieslēgušies šim šovam, tad mēs esam labie perekupi, sākām ar 700 eiro, un tad jau pērkot un pārdodot auto, mēģinām tikt līdz Bentleyam. Nopērkot šo Mercedes, mums vēl ir brīvie līdzekļi 3355 eiro. Protams, mums vajadzēs naudu dzinējam, bet kaut ko nepārāk dārgu mēs šodien mēģināsim nopirkt. Un piedodiet, draugi, ka iepriekšējā sērija sanāca mazliet īsāk, kā parasti. Zinu, ka jūs smērējat daudz tās siermaizītes, un arī melnā tēja parasti ir lielajā krūzītē, un nav reāli to visu izdzert un apēst, ja sērija ir tikai 30 minūtes gara. Šodien mēģināšu viņu uztaisīt mazliet garāku, lai jūs visu varat apēst. Tagad pietiks vārīties, laiks kārtīgi patērēties. Bet tagad paskatīsimies, cik labi tu orientējies Latvijā. Man nav nejausmas, kur tas ir. Tas ir kaut kur laukos, meklējam kaut kādu zīmi. Galenieki. Kur ir galenieki? Kāds tagad, kas kaut kur tur dzīvo no skatītājiem, to mēs raugu, kā tu nezini, kur ir galenieki. Ieliksim kaut kur ogras pusē, vai? Nice guess, aiziet. Šāds sērijas atbalstītājs pa visiem šiem gadiem, kopš esmu YouTube'ā, man nav bijis. Tas ir GeoGuessr, tā ir spēle, kur tev jāuzmina, kur tu atrodies. Un man kā topogrāfiskam idiotam bija interesanti apskatīties tieši Latvijā, ka tev iemet kaut kādā punktā un jāvāc punktu un jāsaprot, kur tu esi. Es teiktu, ka tā varētu būt īstenībā Rīga, jo man liekas, ir nebijuši tādas lielas ēkas. Tēta lielā māja, tā noteikti ir Rīga. Ir! Labi, mazliet mēs nedrāpījām tur pa 8,2 kilometriem, bet ideja sapratāt. Kas ir baigi forši, tu vari ar saviem draugiem šo te spēlēt kopā vai ar pilnīgi kaut kādiem nejaušiem cilvēkiem no visas pasaules jūs kopā vienkārši spēlējat un kurš uzmīn tuvāk. Liekas, ka kas te tur tā, bet tādā azartā īstenībā ieraut. Vai vēl viet reizi? Cik man vēl laiks ir? Nav vairāk, 15 sekundes. Kur mēs liekam? Liec Polija iekšā. Kur ir? Polija, ne jau Alžīrija, bet Polija, jā. Bosnija. Kur mums iet kaut kāds dzelzceļš? Šita kaut kur liek jūru. Šita? Ir labs, 14 km attālumā. Kad man piedāvāja šo sadarbību, es domāju, es jau šādas spēles es nekad neesmu spēlējis, un ka tas varētu man baigi neinteresēt, bet man vajadzēja pamēģināt, es pamēģināju, un šobrīd jau es esmu iekšā topā, es gan starp latviešiem šeit, kur visi tie dūži ir, es neesmu baigi augšā, bet es cīnos, es esmu izveidojis savu challenge, kur es gribētu izaicināt tevi, pārbaudīt savus prasmes un mēģināt mani rezultātu pārspēt, un starp citu, šī spēle, ja tu līdz marta beigām paspēsi piereģistrēties, 3 mēneši būs par velti tev. Tā kā droši spied video aprakstā linku un nāc pārspēj manu rezultātu.
Es ļoti gribu mūsu šovā vienu BMW E60. Tas ir ļoti populārs auto Latvijā un, manuprāt, ļoti ērts par savu cenu. Protams, ir daudz dzirdēts, ka viņiem ar elektroniku mēdz būt visādas problēmas, bet katram auto ir savu niķi un vienmēr jau ir cerība, ka mūsējiem tādas problēmas nebūs. Un tieši viens džeks mums piedāvāja E60. Medījām šobrīd vienu E60, kurš neatrodas Latvijā. Mums uzrakstīja viens čoks no Norvēģijas. Zviedrijas. No Zviedrijas. Jā. Un viņš ir gatavs mums par labu ciparu pārdot E60. Viņš prasa mūsu mīlestību ļoti stipri, no salona maiņas līdz visam pārējiem. Bet mums viņu vajag, jo tas cipars ir labs. Pa cik mēs viņu sakolējam? Nodokļu parāds pa 2 gadiem un 200 eiro. Plus vēl 500 eiro piegāda uz Latviju. Labs cipars beigās, man liekas, ne? Hei, man ir trāks piedāvājums Perikupiem BMW E60 3.0D 2004. gada. Ir viena nianse, atrodas Zviedrijā. Cena ir nodokļu parāds par 3 gadiem un auto ir jūsu, bet izrādās, ka ir par 2 gadiem. Tad viņš vēl teica, ka tad gribētos vēl ekstra 200 eiro par to. Es saku, tur salons prasa mīlestību, tur ir apšifkas melnas, paklājs ir brūns vai pelēks, nevar saprast, beņķi ir melni. Tur sporta svītra dabū pie dzīvības, un tad runāsim. Bet viņš nevarēja, tur kaut ko atšķis bija beigas, vēl kaut kas. Pirmais šķilens tikko pievienoja boosteri. Būs vai nebūs? Un pat nepagāja ne kaut kāds laiks, ka viņš viņu dabūja pie dzīvības, un viņš man atsūtīja, ka viņš ir rūcošs. Tātad autiņš ir rūcošs. Gāzējošs. Un izklausās, ka dzīves arī tas motors ir. Tur viena griežas kaut ko. Un ko mēs varam izdomāt ar to mašīnu uz doto brīdi šodien? Neko. Tāpēc, es gribu 60 to paņemt. Es nezinu, varbūt daudz rakstīs, kāpēc jums vajag. Un šis jautājums paliek atvērts šobrīd. Varbūt kā jums, skatītāji, liekas, vai jūs gribētu šādu auto redzēt pie mums uz pārmaiņām, kamēr domājam, dodamies tālāk medībās. Mums Perikupiem visu laiku nies kabat, jo tur ir joprojām nauda. Labrīt visiem! Mēs ar Kostiku šobrīd esam Liepājā. Mēs brauksim tagad uz mīļu vietu. Tā ir Dobelka. Mums bija vispār challenge. Sveiciens visiem no Dobeles. Kostika, labrīt! Labrīt! Kā jūties? Ļoti labi. Mums vakar nebija ballīti. Ja mēs esam mazliet aizpampuši, tas nav tāpēc, ka mēs tusējam. Vienkārši ir agres rīts vēl. Vēl tāpēc varētu būt, ka tu drusku esi lielāks nekā vajadzētu būt. Pēc tam jau pa dienu jau būs viss normāli. Paralēli, lai nestāvētu uz vietas, lai mēs varētu kaut ko iet uz priekšu, kustēties un kaut kā varbūt palielināt budžetu, mēs tagad brauksim skatīties vienu interesantu auto, ko tu līņās mums parādīsim. Par ļoti labu ciparu arī. Saviem defektiem, efektiem. Es tādu mašīnu gribēju, noteikti, lai mums tāda ir. Tur nebūs no viņa kaut kas ekstra jauns, tur neiesprieksim kā ar Toregu, bet drusku kaut ko piemazgāt, piepulēt, tur piepindzelēt un ar saviem tiem efektiem, defektiem drusku varbūt no viņa šķirties. Ne pa lielu naudu, par adekvātu naudu atkal. Būtu bijis forši izgulēties beidzot, bet mums jātiek līdz tam Bentleyam nav variantu. Šogad ir jāuzmočī tēmas kaut kāds. Ja mēs šito budžetu, kas mums ir, nepapisīsim kaut kādām izkastē, un ar R klasi jau tur sanāk, plus vēl džetiņa, tur jau ir. Kaut kas sāk veidoties, jau ne? Kaut kas sāk veidoties. Angliski kaut kāds sanāk. Tu līņās arī jums parādīšu, kādu automašīnu mēs esam atraduši. Jums patiks. Es zinu, ka būs cilvēkam ļoti patiks šī mašīna. Tie varētu būt mēs. Eku pastieties Perikupčik. Volvo, rekur Audi. Šitas ļoti labs tralis tāds. Labs strālīts aizbrauc. Perikupa sāpris, es teiktu. Bet pirms mēs sākām kustēt ekonomiskajā uz Dobeles pusi, bija vēl viens auto, uz kuru uzmetām aci. Tačka atrodas mums pa ceļam, un saimnieks tieši īstajā brīdī atbildēja, ka varam auto apskatīties. Tas ir 91. BMW. BMW benzīns faceliftā, viņam iespējams grab šallas. Bet, man liekas, mēs tikai tādas mašīnas skatām. Jā. Bet, ja viņš ir dzīvs, tāds akurāts un cilvēks drusku vēl pastumsies ar cenu, jā. Es domāju, viņu iespējams mēs izskatītu. Tu saproti, ka mēs jau ja viņš ir drīz pa šrotu pārvērtīsies. Ja viņš ir dzīvs, pats kā mašīna, akurāts, un tā cena paliks drusku draudzīgāka. Ja nav kosmos, bet gribās mums draudzīgāko to ciparu.
Pa cik viņš šobrīd ir? Tagad šobrīd viņi 1,7 maksā. Okay. Bet gribās viņu kaut kādi 1,3 būtu ļoti forši. 1,3. Beidzot, mēs braucam kaut kur. Iepriekšējais pirkums bija tāds 5 minūšu attālumā no garāžas. Viņš bija labs pirkums, bet viņš nebija interesants, jo tas ceļš, tā kafīņa, tās tur sarunas, viss, tas taisa to laibiņu kopā, jo tāds. Jā, tā ir, jā. Citreiz ir, ka ir jābrauc grūti saņemties, to izdarīt, liekas, dzībal. Bet, kad jau tu to dari, tad ir ļoti forša sajūta, vai ne? Jā. Kurš vakar lauzās? Es nelauzos. Nu, iekšā tu lauzies, tu man teici. Es teicu, ka es riktīgi izbaudīšu svētdienas rītā, kad man būs ar tevi kopā jābrauc pirkt mašīnu. Bet iekšā, jā. Svētdienas rītus vēl nebijām pavadījuši kopā. Jā, šis mums ir pirmais tāds. Bet ir forši. Galvenais tas, par ko es uztraucos, lai mēs visu naudu neiztērējam tā, ka mums pieņemsim, mēs tagad visu kaut ko sapērkamies, mums vairs nav nauda. Un izpeld dzinējs. Un dzinējs izpeld, jā. Jo tagad būtu ideāli, ja mēs kaut ko nopērkam, tas dzinējs neizpeld, tad mēs varam viņu uzčinīt, pārdot, dabūt mazu profitiņu, un tad mēs varam grūst iekšā Mercedesā. Kas tas? Ok. Normāls aprāts, ne? Rekur brauc tur. Jo, haidi. Sveiciens visiem no Grobiņas. Labrīt! Tev nav nekas pretī, ja mēs pafilmējam? Negaidīju mums ciemos? Viņš āgri, jā. Kā tev sauc par? Roberts. Kā? Roberts. Roberts! Nu, Roba, varbūt var arī pastāstīt par tačku. Neko, tas ir 91. facelifts, 9. gada. Nopirku Lietuvā ar defektu. Tu jau nopirki? Jau nopirku, jau it kā viņš ir tev takšķējis it kā no plaču. Jā. Aizbraucām, jau tur bija nakts, vēls vakars jau. Aizbraucām visu trali, visu. Neko, nopirkām, atbraucām, tā viņš man te marinējās. Ok. Tas pērkupčiks? Nu, baigi īsti nenosaukšu to pa pērkupčiku. Bet baigi nepārdod. Nu, zin kā, paratam kaut ko kāds nopērk pārdoņām. Jā. Un pagaid, tu saprati, ka šito brīnumu pats negribi celt augšā? Baigi daudz dzirdēts, ka šitie motori ir slikti. Tie divnieki benzīni ir tādi kā... Tas vairs nebūs MP7 trīnieki dīzels, tas ir, saprot, ka tautā neiemīlēts motors. Ok. Kaut kā tā. Un tad tu saprati, ka varbūt labāk cīst gaisā un... Mies. Bet pagas kāda viņam bija vai nav? Ir. Izgājums? Nāca lešs kādu līdzi. Bet šitas jau ar tiešo iesmidzi, ja? Un cik tie dzinēji ir bijuši, visi kaut ko niķojās, bet nekas trāks nebija. Jau sāk cilvēki kaut ko saprast viņos. Un kā nekā tā ir nākotne. Nu, tā jau ir pagātne pa lielam, bet tā ir mūsu nākotne. Viņi ir tik sūdīgi, kā ir, kā saka? Nu, nav viņi tik sūdīgi, kā saka. Vienkārši, ka tagad jau sāka cilvēki kaut ko saprast viņos. Jo pirms laika vispār neko, arī nebija vajadzības un neviens negribēja. Tagad jau sāk saprast, kas par niķiem viņam ir, kas nav. Pa lielam mēs šitādus dzinējus apkopju visu laiku. Viņam problēma nav. Tiklīdz viņam meta mīksto, viņš pēc tam tev arī uzmetīs mīksto. Viņš jau klāt, mēs viņu nevaram, jo viņš jau var noklemēt. Nu, baigi nē. Benzinieki neklemē. Dīzeļi vairāk to dara. Jā, stūrieta vēl tāda samazgāt dzīva. Benčīšu satīrīt, tad drusku ir kaut kāds defektiņš, bet rekur pasažieri ir dzīvs. Kruķilkas, viss tas ir dzīvs. Šitās plasmasiņas nav. Tie arī viss tīrs, tikai tādi virsējie dublīši. Diski kaut kādi līdzi nāca? Nē. Atspiedumi no diskiem. Detektīvs. Griestiņi nekarājas tīri. Tā viņš tīri tā nekas. Nu, kamēr augs viņš negrab, jā? Bītīte. Īsumā, kamēr augsts, jā. Vispār tā kā normāls motors. Taču tāda dzīva, uzpasēt, tas motors vienīgais. Jā, bišķi kaut kas te ir bijis, bumpers krāsots, spars krāsots, tā rekur trūks čopšiki. Sāk purināt viņu, laikam viņam grūti paliek. Vai tu tur iegāzi jau kaut ko tajā eļā? Es gribu redzēt skaidiņas. Jā, es redzu viņas. Ir skaidiņas parādā. Redzi, kā spīt eļa. Rekur tā kā metālika. Ceļas baigi nosmirdāja. Jā, tur vārstu vāks, kas ir teikt. Vārstu vāks, teikt, nosmirdāja pa ceļas. Te kaut kāda buktite. Visu reģistrāciju man viņš nostājās 1400. Es vismaz pa nulēm gribētu izdiet.
Kā šī nevar saprast, cik daudz tā kloķina ir dabūjusi piepīpēt. Man jau liekas, ka mums tās problēmas pietiek šobrīd. Vēl vienu pieminekli paņemt, kuram mums nebūs nauda, lai viņus attaisītu. Viņš nav slikts, viņš man patīk. Viņš tāds diezgan, neteiksim, ka mega glīts, bet viņš nav slikts. Viņš ir faceliftiņš, pliks un nabaks. Bet Xenons arī dīvaina komplektācija. Salona nav, Xenons ir. Mēs varam šo auto šobrīd dabūt par 1400 eiro. Tad teorijā mums pietiek vēl budžets, viņu savest kārtībā, un tad pārdot, un tad ieguldīties mūsu Mercedesā. Jo, redzat, uz doto brīdi šis te piemineklis mūs gaida, kad sapratīsim, ko ar viņu izdarīt, kur skrūvēt, ko darīt ar to motoru un tā tālāk. Un mēs negribam stāvēt uz vietas, jo laiks iet un gribam ātro realizāciju uztaisīt, bet šis varētu arī nebūt tas variants, jo te var būt tāds pats ieberziens kā ar Mercedes un nekas ātrs nesanāks. Ko jūs, skatītāji, domājat? Mums vajag šo mašīnu paņemt un uztaisīt, vai vajadzētu pameklēt kaut ko citu? Mēs padomāsim, aizmīsim, mums vēl vienam izkasti ir padomā. Un... Oi, piedod. Postīgi. Mēs tā vairs nedarām. Gribējās pēdējo reizi vēl, man varbūt sajiets. Večuk, paldies tā liels, jā? Davai, forši, ka piecēlēs. Jā, viso, davai. Šobrīd uz sitienu mēs viņu nepaņēmām. Kā tev liekas, mums vajag viņu? Nezinu. Ja mēs zinātu, ka tā kloķina nav dabūjusi iepīpēt un būtu tikai šāļu maiņa, tas būtu rīktīgi cool. Nu, varētu būt potenciāls. Es domāju, pa 1,2 viņš viņu atdos. Pa cik? Pa 1,2 viņš viņu atdos. Viņu... Nu, ar tādām mašīnām nevar nopelnīt. Tu nevari nopirkt. Viņš man vispār pa telefonu teica, ka viņš iebarzās. Ka viņš nopirka lēšos mašīnu priekš sevis un grab šaulas. Bet varbūt viņš viņu nopirka priekš sevis, gribēja pabraukāt un lēnām tirgot. Nu, tā ļoti daudz dara. Bet tagad viņš saka, ka viņš jau nopirka grabošu. Nekad nav strādājis, ka tu aizbrauc, atbrauc, nomet mašīnu un visu un esi nopelnījis. Ir drusku jāiegulda sevi tajā mašīnā, lai tev tiktu atpakaļ no viņas. Labi, par šo auto mēs padomāsim, bet, lai būtu vieglāk izdomāt, mums jābrauc uz Dobeles pusi, apskatīt vēl vienu noskatītu auto, kur arī mēs iekļaujamies mūsu šajā te budžetā, un tā ir marka, kas vēl mums nav bijusi. Un ļoti daudz skatītāji būs priecīgi, ka kaut ko tādu mēs apskatīsim, jo tas nebūs kārtējs BMW, un es jūs arī ļoti labi saprotu. Labrīt, laikam esam atbraukuši, tāda tumša maiņa. Jā, labi, brauc kaut kur vairāk pa zēlē, lai pa zariem nenoskrāpētu. Oi! Ot šitā mums vēl nav satikuši, ne? Ar tīru mašīnu? Ar tīru mašīnu. Es zinu, ka jūs gribat redzēt, ļaujiet mazliet intrigu uztaisīt, jā? Nu, mazliet. Tu paskaties, no. Ej, tu nost. Un uzspēlējam spēli ar drosmīgajiem skatītājiem, kas var tagad mēģināt uzminēt, kādu auto mēs šeit skatīsimies. Vai nu tas ir Volkswagens, vai Audi, vai Volvo, vai Honda. Ātri iepauzē video un ierakst komentārā, kā tev liekas. Būs interesanti pēc tam paskatīties. Un tagad, dāmas un kungi, tas ir Audi. Beidzot! Draugi, mēs tagad apskatīsim davai malā. Tas ir A4? 2,7. 2,7? Vēveidnieks, ok. Tev nekas nav pretī, ja mēs pafilmējam, jā? Kā tev godāt? Renārs. Čau, Renārs. Manā īpašumā, viņa ģimenes īpašumā jau ir diezgan daudz gadus. Nu jau kaut kādu pēdējo pusgadu vairs nekur viņa nebrauc, par cik piedzimot vīnīšu. Mums te 3 bērni. Apsveic ar vīnīšiem. Paldies. Aizmugurējās durvis vienkārši nevarēs ciet ar 3 sēdeklīšiem. Līdz ar to bišķi pa īsi palikusi. Rācis ar bagžniekā ielikt nevaram. Tā, kad jā, viņi ir braukusi, es pat neatceros īstenībā, kad mēs viņu nopirkām. Ko dēļ smāņu vasarā uztaisījām, bet tā arī ar viņu vairs nekustinam. Tāpēc arī video, kad sūtīju, teicu, ka tur check engines deg, jo vienkārši acis viņai visu laiku mirst nost. Šis te Audi no visiem, ko esam skatījušies pēdējā laikā, liekas visinteresantākais. Protams, viņš nav ideāls, nu ne tuvu tam, bet ātro realizāciju šādu auto pat ar plusu beigās varētu dabūt gatavu. Kēles pat viņam ir. Jā, griezti sāk palikt piekaramie. Nu, kāds pirmās sajūtas? Prasa mīlestību. Šito gribās pāršūt, podziņu gribās jaunu. Šairbagu gribās kaut ko ar viņu izdarīt. Redzi, cik viņš ir. Beņķīši jau tika krāsoti. Struktūra ir, struktūras nav. Nokrāsosim vēlreiz.
Īstā motoreļa tiek lieta iekšā mūsu drauga Enejos. Šitie te dzinēji paši par sevi ir labi? Nu, vispār. Tas ir tas, kā trūka toregam. Ja? Jā. Cilvēki, protams, grib trīnieku un kvatru, jo atkal šitiem 2.7 un ar priekšu uz piedziņu viņam ir variatori karba un viņi ir tādi, kāda viņi ir. Laikam jau tā variātora pārnesuma kārba ir arī lielākais mīnus šajā gadījumā, jo uzsākot braukt, kaut kāda sitiena rodās. Bet šis Audi jau šādi ripo gadiem un nav nekas tur izbeidzies. Painteresējoties starp Audi lietotājiem, ļoti daudziem ir ar šīm kārbām tāda problēma. Un, ja es pareizi sapratu, tad pats Audi tieši šo te pārnesuma kārbu nav uztaisījis to pašu labāko starp visām savām kārbām, un tāpēc ļoti daudziem ir šīs te problēmas. Tāds patīkams, tā forša. Es domāju, Audi fani šobrīd vienkārši ir riktīgā starā. Es arī esmu starā, man patīk šitās buņģis. Ko tu domā? Man liekas, diezgan ok. Viņš mīlestība prasa šī tādu. Es bišku mazāk, bet iedošu. Bizīts ir? Te? Jā. Gan jau kaut kas ir. Izbrauksim, ne? Jā. Vai kur tagad saimnieks brauc līdzi, un viņš redzēja Taurega sēriju? Ceļ! Nu, viņš ofigēni ceļ! Bļā, šitā nedara. Saprot, ka mēs viņu neesam nopirkuši. Viņa vārdi tikko bija, ka es redzēju, kā jūs braucāt ar Tauregu testēt. Tāpēc, mēs trijātā tagad brauksim. Man piestāv? Piestāv, labi, jā. Nē, teicu, šitās buņģis man ļoti patīk. Kas tev šajās buņģos patīk? Izskats viņš tāds, tas purs tāds agresīvs izskatās tīpaši uz ksenoniem. Viņš tāds, Nav tā, ka tu bišķi pielēni tagad? Jā, mums ir īpašnieks, ar kur aizmējuši. Čeko, vai mēs nesākam viņu laust? Kāpēc viņš tā drep? Viņš tā drep. Ko? Viņš tā drep. Bet tas tiešām ir automāts? Tā vibrācijā. Ar viņam agresīvi brauc, viņš ilgāk kalpo. Jo tad viņš dabūja visu laiku to savu slogu no A līdz D, pārslēgties. Kad tur viņu burinies prātīgi, viņš ir vienā pusē, kur viņam tie tur variatori. Viņš vienā pozīcijā stāv. Un pēc tam, kad viņš pēkšņi dabūja kaut kur citur, tā siksna pārlikt, tad viņš sāk jau kaut ko viņam sāk nepatikt. Kopumā man patīk. Braukt būs prikoļni visu laiku. Bet es domāju, bišku padot viņam izdi, viņš sāk savādāk justies. Vai nu beigsies vispār, vai nu viņam patiks. Bet pirms sakam jā vai nē, es pārbaudīju automašīnu arī kā ar vertikālu, un labā ziņa, ka te nav viss dzeltens. Auto ir ieradies no Vācijas, šeit svarīgi, ka viņš dzīvi nav braucis pa Latviju. Noteikti pozitīvi, ka automašīna nav tīta, nobraukums ir oriģinālais, te redzam, ka viss ir kārtībā, bet redzam, ka kā ar vertikālu rāda avārijas, un šim Audi tādas ir divas. Abas ir bijušas Vācijā. Te ir kaut kāda maza avārija līdz 500 eiro bijusi, bet šeit jau līdz 3000 tāmi ir bijusi. Tātad kaut kas ir krāsots noteikti priekš aizmuguru. Un tagad nāk pavasars un ļoti daudz mainīs savu autoparku. Un ja tu esi noskatījies kaut ko droši pārbaudi, taču kā ar vertikālu, viņi joprojām man dod šo te atlaižu kodu, kur tu vari ietaupīt ņemot savu atskaiti. Paldies visiem, kas izmanto manu kodu, un arī visu informāciju atstāšu video aprakstā. Droši pārbaudi savu auto un neiegrābies. Es jau domāju, ka mēs viņu ņemsim. Jā, pa pusotru. Pusotru. Cik viņš grib? 1,6. Mums vēl 100 eiro jānokaulē. Es domāju, ka nebūs. Ko jūs skatītāji domājat? Man liekas, pirmais Audi mums šovā nav nemaz tik slikts. Tāds jau moderns Audi. Te ir kaut kāds potenciāls kaut ko dabūt ārā no šitāda visu pasākumu. Cenu vēl zemāk dabūt būtu super nepieklājīgi, īpaši jau tik ražanai ģimenei. Auto nav ne tuvu perfekts, bet sapratām, kā riskēsim un iegādājāmies viņu pār 1600 eiro. Paldies tev, ka uzrakstīji. Tad no tevs atslēgas, jā. Un tehniskā, tā kā, jā, mēs esam mūsu pirmais Audi. Tiešām paldies tev, liels forši, ka uzrakstīji. Paldies par labu cenu. Tiekamies YouTube'ā, jā. Ko jūs skatījāt? Šī ir labs pirkums. Ja mēs tirdziņā paskatāmies, vidējās cenas cik ir? 4+ aiziet tur. Tad atkarīgs no komplektācijas un tā tālāk. Kas? Paskaties, kas tā par atslēgu. Kur mēs bijām? Jā, tas ir no mūsu tā grobiņas džeka. Jā. Un... Oi, piedod. Kopstīgi. Mēs tā vairs nedaram. Tu man nopīji atslēgu. Mēs netīšām tikko izkritam. Tu gan arī abas divas savāci. Tā sanāk. Sanāk, tu vienu viņam atdevi un vienu tu savāci. Tas ir zīme, ka mums jāatgriežas un jāsavāc.
Nē, tā ir zīme, ka vienkārši vajag atdot atslēgas čalim. Nu, pavisam godīgi skatītāji, kā jums liekas, te sanāks kaut kas? Es baigi ceru, ka mēs šito varēsim bez lielām galvas sāpēm vienkārši. Varbūt ne tur baigi uzvārīties. Bet nu mazliet. Ir forši redzēt, ka mums beidzot ir Audi, bet iepriekšējā sērijā mēs jau bijām tikuši līdz 4355 eiro. Tad nopirkām mūsu Mercedes par 1000 eiro ar motoru defektu, un tad tikko ieķērām šo Audi par 1600 eiro. Tagad mums ir palikuši 1755 eiro, ko varam tērēt. Mūsu teorijā vajadzētu pietaupīt naudu mūsu Mercedes motoru remontam vai priekš mūsu Audi kaut kādu naudiņu atstāt. Bet Kostiks nevarēja apstāties ar šopingu. Viņš neatmet ideju par šo te BMW, ko jau apskatījām, un tas, ka viņam ir ģeniāls plāns, jūs šobrīd viņa sejā varat nolasīt. Mēs brauksim apakaļ pie 91. čoka. Vai nu savāksim mašīnu, vai nu atdosim atslēgu. Kostiks mēģinās līņās pa štuku nopirkt to 91. Un davai būsim reāli. Dzinējiem ir pizdiets. Dzinējs jāmaina. Dzinējs maksā naudu. Viņu nopirkt, izcelt, iecelt jaunu, tur tas remonts, ja tu nedari neko pats, divītis. Ja? Vēl kaut kādu viņš tur mīlestību turpu šurpu prasa, tur kaut kāds baigais biznes nav. Viņš ir pliks un nabaks, viņu pārdot pa kosmosu būs grūti. Ja kāds viņu ņems detaļām. Detaļām viņam cena ir štuka, jo tur no komplektācijas tur priekšējais lukturus var paņemt un aizmugurējais pa bagāžnieka facelifta lukturus laps, tos pērk. Recaro beņķi kādam sportiniekam tu pārdosi. Dzinējam 4 prauslas. Viss. Tur vairāk nav ko tirgot pa lielam. Un tā ir... Labi. Nu, es jau pagainu, tev nav mani jākal. Šito pasaka viņam. To es viņam arī teikšu. Nu, jā, šis nav labi, es negudrošos. Ko tu uzvelcies? Es tev mēģinu skaidrot, kāpēc es gribu tādu piedāvāt cenu. Nu, pa galu viņš nedos, cerams, bet piedāvāt var. Ja viņš ir gatavs, tad mēs gatavi riskēt. Ja viņš vairāk no jēgas. Nē, labi. Tas jau ir risks iebrasties un pārdot viņu pēc tam arī pa štuku. Bet pa štuku mēs viņu pārdot arī tālāk. Pa štuku mēs viņu pārdot arī tālāk. Tur tā lieta. Nu, mēs varam mēģināt un tā jādara mums ir, bet... Es domāju, viņš grib izbraukt pa nulēm. Es domāju, priekš kā mums vajag vēl vienu mašīnu, vēl vienu pieminieku. Bet Kostiks, nē, mums vajag. Kostiks tā uzvilcies ir. Mums ir tik slikta pieredze BMW-iem. Jūs ļoti labi skatītāji to zināt, vai ne? Saprot, kāda mums pieredze ar BMW-iem ir? Hujova. Nu, un ko mēs tagad darām? Pārikam hujova pieredzi. Tikai citā buņģā. Sākumā atdošu. Okay. Domājām, bet mums piedāvājums ir, bet viņš to nepatiks. Un es ticamāks, tu mums pasūtīs 3 mājas tālāk, bet manā uztvarā dzinējiem te ir kapi. Visticamāk, viņš maksā naudu. Tāpēc tev arī piedāvā tā štukas un tā tālāk, tāpēc, ka te reāli detaļu cena. Jo no viņa te var paņemt lukturus un aizmugurē facelifta svapu. 4 prauslas vēl te ir. Tā jau uz sitiena. Yep. Kas arī ir sastāda pa lielam to naudu. Un es saprotu tavu mīnusu, bet viņš pa štuku viņš mūs interesētu. Un ja neviena baigi nav interesanta, kurš to viņu grib savākt, tad mēs varam to izdarīt tūlīt. Jo reāli viņu mainīt, ja pats neko nedari, un viņu pērs pāri pakai, tas arī vēl krieruši divītis. Viņš beigās maksā, tik viņš maksā. Tikpat, cik tagad tirgu. Jā, 4 par viņu dabūt būs grūti. Gaļam, pagaidām, tā negribētu. Būsim reāli. Veselā gabalā. Vēl kaut kādi kur tie vāciņi, hujāciņi, kaut ko. Kaut kāds viduzvāli bišķīgi. Jo 3 pāri viņš apstāsies ar dzinēju maiņu viennozīmīgi. Un tālāk jau atkarīgs no mums, cik mūsu muku mēs viņu gribam dabūt. Kaut kā tā. Nē? Gan jau, ka nedarēs, nē. Vismaz pagaidām. Jā, es saku, tā lieta, mums galvenais ir piedāvāt, cilvēkam atteikties. Un viss kārtībā. Nenostrādāju. Kāpēc tu pārspīlē? Ko? Kāpēc tu pārspīlē? Es nepārspīlēju. Tas nebija nekāds ģeniāls plāns, tas vienkārši bija piedāvājums. Izteikts piedāvājums. Nē, viss jau labi, tas jau savā veidā ir ģeniāls plāns. Kas mums nav tā, ka mēs tagad ar to runāšu mēģinājām, tur nezinu, viņu tā ko apist. Vienkārši tas bija piedāvājums, kurš liktos interesants mums. Nē, bet es jau neko nesaku. Bet savā veidā viņš bija ģeniāls plāns tev. Tu tā stāstīji viņam, kad man likās, tu tur esi pie spoguļa trenējies.
Tu gribēji iegruzīt viņu tā kā viņš ir vainīgs, ka nopirka to mašīnu. Nopietni? Nu, tā normāls izklausījās, jā. Braucam. Un tagad tāds mazs iegriezums par to, kāpēc mēs šo E60 nenopirkām, jo šo mēs filmējam mazliet vēlāk, jo es montējot sapratu, ka īsti nevar nolasīt, kāpēc mēs pa viņu tā beigas sahaipojām, beigās viņu nenopērkam. Tātad Džeks ļoti labu dīlu mums atsūtīja, bet tad, kad mēs sākām domāt, kā viņš mums beigās, cik mums viņš nostāsies, lai mēs viņu vienu nolikt sev mājās sētā un sāk kaut ko darīt, tad beigās tā tirgus vērtība jau būs ap 2, ka mēs tur ieliksim savu mīlestību, Kostiku, nenormāli daudz laika tai mašīnai. Jā. Un tad īsti mēs neredzējām, ka tas ir to vērts. Kaut arī būtu interesanti jums, skatītāji, to message iedot par E60, kurus joprojām viena tāda grib mūsu perikupos, ja kādam ir droši sūtīt skatīties. Un par adekvātu piedāvājumu, ja tādi piedāvājumi E60 to 61. piedāvājumi ir bijuši, bet drusku ne pa mūsu tēmai, teiksim tā. Un vienkārši, jā, beigās viņš apstāsies ap 2, un pa 3 viņu pārdos un nepārdos, diez vai. Cik labs viņš sanāks. Jā. Bet paldies Džekam, ka viņš atsūtīja. Tas bija interesants variants. Mums būtu interesanti parādīt tās pārvērtības, jo tur jūs redzat tās pārvērtības. Bet mēs ļoti ceram uz kādu citu, jo šeit arī sanāk mums tās transporta izmaksas, lai viņi dabūtu no Zviedrijas uz Latviju, kur man piedāvāja pa 500 eiro ar viņu vienkārši atvest, bet plus vēl tai mašīnai nevarēja piekļūt lielais vedējs, vajadzēja īrēt tad vietējo kaut kādu, kas būtu kaut kādi 200-250 eiro, rupi sakot, un tad kopā mums tas tā viss un baigi saskrējās. Cerams kādu citu 60. Notikt, jā, es arī gribu 60. Bet es gribu faceliftu. Facelifts būtu, facelifts būtu foršā. Man automāti kloķītis patiks 60. Un es noteikti domāju, ka tagad kāds no jums skatās, redz šo te 3000 un domā, hei, varētu par šo kaut ko mazliet pastāstīt vairāk. Kurš ir cik laks kārtās? Tā nav krāsa. Tā tur apakšā krāsas nav, tur ir lakas kārtas. Jā, 7? 5, 7. Ja šis video savāks, es nezinu cik, 12 laikus, tad mēs kādā nākošajā sērijā pajautāsim īpašniekam, jo viņam ir ļoti ko pastāstīt. Šī ir ļoti īpaša automašīna. Dusmīgais šis ir? Viņš ir pilnpiedziņa, twin turbo. Šis ir tas, ko visi gribēja. Pag viņam piestūrē aizmuguri, vai ne? Jā. Paldies visiem, kas nospiež laiku. Mums algoritmam tas sen jau vairs neko nepalīdz, bet tas ir vienkārši forši redzēt, ka jums patīk tas, ko mēs darām. Visi mācam tālāk. Bet tagad kaut ko mums ir jāpārdod, un tuvākais, ko varam uzsist gaisā, ir mūsu jaunais Audi, un par cik sen neesam rādījuši, kā Kostiks liek iekšā mīlestību kādā no tačkām, un varbūt arī padalās ar informāciju, kas jums skatītāji varētu noderēt. Tagad laiks Audi pārvērtībām budžeta variantā, un Kostiks ir gatavs pašaut vaļā. Kurš ir tas brīnums, viņš jau ir nomazgāts. Būtu grūti man kārvašā rādīt, ka es vēl to daru, tāpēc, ka ķepas salas ir ļoti augsti, ir kādi -4, -5. Es viņu nomazgāju, iedzinu iekšā un kaut ko ātri no viņa vajag izdarīt. Pat ir daudz ko darīt, šitādi brīnumi. Un ir ļoti slapš, un es nevaru saprast, kāpēc es gribu atrast, no kurienes nāk mitrums. Iespējams, gumijas paklējiņos ir kaut kādi jau caurumiņi no lietošanas. Un tāpēc tas viss, tas ūdens, tas sniegs, jo pilnīgi visur ir slapš. Un iekšā jau tāpēc tāda slapja suņa smaržo tā. Neko daudz, tad nekas wow nebūs, tad būs tāda ātra mazgāšana, tīrīšana, lai viņš izskatās zolīdāk. Ar šitiem visiem brīnumiem arī ir situācijas. Pogu nevar atrast, tā ir preta parādība, ka viņam ir tas stops. Šitos vēl, ja godīgi neesmu pazvanījis, paprasīt pāršūt. Un ar airbagu ir situācija, viņu vienkārši tādā krāsā nevar dabūt. Ar spoguli it kā esot cilvēkam, un šitas arī gribu viņu nomainīt, šitas arī it kā cilvēkam ir. Gaidu zvanu, kad es varu aizbraukt pakaļ. Un jāpiepindza, lai visi šitie pasākumi, kas tur bija, tie rūsiņas, tie nodrāzumi, kur tie visi drusku viņus pietīrīt. Un viņus piepinzelēt, lai ir kaut kāds kopējs skats tam piepulēt, varbūt drusku pārskriešu pāri, lai viņš ir drusku spīdīgāks. Viņš ir jāliek tirgot, jo mums jāpērk dzinējs. Iespējams. Es vēl ceru, ka nē, bet...
Visas gaismiņas, viss ir jau aizvests prom, un te ir tumšs kā vienā vietā. Vēl ko gribēju parādīt. Šitādu kaut ko es īstenībā pirmo reizi redzu. Iepriekšējiem īpašniekiem bija suns, un viņi izdomāja, lai nebūtu ģetam bagažniekam, izdomāja nolimēt visu ar plēvi. Es kaut ko šitādu nekad neesmu redzējis. Varbūt arī kaut kad ir bijis, vienkārši ar laiku no ķepām, no nagiem. Un te principā ir diezgan solīdi viss. Varbūt tas izskatās tā, bet tā atšķirība ir milzīga. Arī kur nav bijis, kur ir bijis, bet arī tad drusku gabals bija, tur gabals bija paplasts. Es šokā īstenībā, es kaut ko tādu pirmo reizi redzu. Cilvēki, kuriem ir suņi, tas ir ļoti labs lifehacks. Tad cilvēki vienu brīdi viņu ļoti kopā, gribēja, lai viņš ir ļoti akurāts. Bet jā, tas ļoti atvieglina man darba pirmkārt, jo sāni būs tīri. Man tīri tikai šito paklāt drusku ar viņu jāpacīnās, kas jāpadara un viss. Spogulis, kuru dabūju, viņš karoči nedara. Šitas ir, kuru nopirku, viņš ir parasts, bez nekādiem dačikiem. Mums ir kaut kāds pārgudrus, kuru ņem zem tā plasmasa, kur tā jābūt spogulim. Te ir kaut kāda kamera, kādi dačiki, nevar saprast. Un viņš jau bija līmēts, es vispār salauzu līdz galam te visu. Bet viņam bija izlaust tas, kur viņš turās, tas spogulis. Es tagad mēģināšu viņu dabūt no šejienes. Es nezinu, kā es to izdarīšu, bet vajag pamēģināt. Es tikko sapratu vienu iebrzienu. Es te savu korpusu, mūsēju korpusu salauzu. Šitas izskatās, ka ir savādāks bišķi. Šitas sapas. Viņš savādāks ir. Ej, tu nost. Blin. Tā mēs palikām bez spoguļiem. Man liekas, bija vēl viens spogulis. Bet tumšs. Te šitas tagad darbiņu dara. Ir sausāks, bet vēl vajag, lai viņš stāv. Es domāju, kamēr viņš tur dara darbu, es pārskriešu pāri drusku, nopalēšu viņu un lukturus, tad augšaņas kaut ko drusku. Sākšu pinzelēt tās kāsīšus. Lukturi vakar izņēma ārā, tur lampiņa bija pārdegusi, tāpēc nedega. Iztīrīju kontaktus. Tiem lukturiem ir arī kaut kāda problēma, kad tiek mitrums, tad ar augšu. Tā gumija ir slikta ļoti. Es tiku galā ar spoguli. Beigās es viņu saliku atpakaļ, bet ieliku parastu, un tagad viņš ir parastais, bet es neticu, ka iepriekš viņš strādāja, jo viņam lietu sensors nāk uz viņa paša, uz tā dzelzīša, bet es neticu, ka viņš šitādai miskastī strādā, jo jaunām mašīnām tevi žilbina, kamēr paiet tas laiks, kamēr viņš pārslēdz tos tālos prom. Tad es neticu, ka viņš tika lietots un ka viņš strādā adekvāti. Kosiks vēl gribēja Klimai nomainīt displeju, jo viņš bija izbalējis un nerādīja neko. Īsti nenofilmējām, kā izskatījās iepriekš, bet idejiski problēma bija šāda. Parasti cipari izdeg un viņi izskatās šādi, bet viņiem būtu jābūt šādiem. Un tad viņš tiešām gāja iekšā eksperimentā viņus nomainīt un visi gaidījām rezultātu, jo nekas tāds iepriekš nebija darīts. Kā tu domā, es sataisīju vai salauzu vēl vairāk? Pamēģināšu viņu tagad pievienot. Nezinu, ko es te vakar sadarīju. Jo man jau vairāk liekas, ka tur tie ledeņi ir pārdeguši, nevis tas displejiņam kaut kas. Vai nu es sapisu abus divus. Nu, lūdzu. Viss čotka rādās. Afigets, ot šitos gan nebiju gaidījis. Nu, vismaz kaut ko būšu izdarījis, tādu
kvalitatīvi, teiksim tā. Un tāds, draugi, izskatās mūsu Audi pēc Kostika mīlestības. Mūsu mērķis šeit nebija ieguldīt milzīgus līdzekļus, bet padarīt auto mazliet svaigāku un ne par kosmosu likt iekšā uzreiz tirdziņā. Un piekritīsiet, ka auto izskatās daudz labāk, un Kostiks ir ielicis labu darbiņu šeit iekšā. Gan salons ir daudz tīrāks un svaigāks, gan ārpusē krāsa tagad izceļas daudz labāk. Un ar visiem spīdīgajiem lukturiem ir pavisam cits skats. Te var ielikt dažus kadrus, kā izskatījās iepriekš, kad pirkām auto. Nezinu, cik jūs caur kameru redzat to atšķirību, bet dzīvē vispār tas ir kosmos. Šādi izskatās tagad. Laiks vienkārši briesmīgs šodien. Gada -10, boksā ir -8, bet feels like 20. Šitas nekrīt nostvers. Šito nesanāca pāršo, tāpēc, ka čalis nevar. Viņš baigi busy. Kas ar beņķi, nevar saprast, vai video ir labāk, vai dzīvē ir labāk. Viņi ir palietot un gaišā āda, tas ir jāsaprast, tas ir normāli. Bet te ir krietni patīkamāk sēdēt. Stūre, viņa palika tīra, bet tie tur palika. Airbogu gaišo nevar atrast. Bet kopumā tagad pavisam savādāk izskatās. Un galvenais, lielāko skatu īstenībā piedeva tie pikseli, ka viņi nerādīja. Tagad izskatās viss labi. Kas ar bagāžnieku darās, man pašam interesanti. Nav slikti. Bet tie jau nebūtu labie perekupi, ja kaut kas neaiziet greizi un mums nebūtu neparedzēti izdevumi. Jā, šis Audi nebūs izņēmums. Karoči, neviena no mūsu mašīnām nevar iztikt bez prikoliem. Audi nav izņēmums, un viņš tagad izdomāja pēkšņi peikties pečkai. Es tā priecājos par to, ka mums deg tie pikseli atkal. Visus attaisīju, izzinu ārā, sabildāju, braucu pie rāvi, adaptēju to karbu. Paspidzināju viņu drusku pa pilsētu, pasildīju tur pāris stundas viņu neslāpāju, jo tur vajag 80 gradus temperatūru karbas eļļai. Un Audi vairs nepuš vispār neko, ne siltu, ne augstu, neko. Vienkārši tā pečka apstājās. Es tur nocīnījos, viņu ņēmu abu brīvdienā vairākas reizes, te jaucu visu bardačuku, visu ārā. Ņēmu viņu ārā, tur kaut ko patīrīju, kaut ko pabakstīju, viņš sāka plūst, tad viņš žvadzēja traki. Šodien es viņu dabūju, pasūtīju jaunu, un tad es viņu nomainīšu. Tad pamēģināšu jums parādīt, kā tas mainās. Nekas traks tas nav. Tas bija lieki, galīgi. Tas ir jauns, 0 noskrējiens, 400 000 noskrējiens. Bēmim tādas problēmas nav. Viņam arī šitie ir parasti tīri. Jā, bet man liekas, Bembim arī vairāk vai mazāk šitie ir melni plasmas. Varbūt tāpēc neredzēs. Jā, varbūt tāpēc neredzēs. Ko liekam iekšā? Mēs noņemam nost bardačuku. Skrūva ir te, 2 skrūvas ir te. Un tagad ir jābāž. Wow! Es nebiju izslēdzis? Labi. Bez jokiem. Es nepareizi ieliku. Šitā. Nesapratu. Tā. Viss pareizi tāds pats. Kāpēc viņš negrib sprausties tur iekšā? Ir. Vienkārši viņu iebāž un pagriez. Šito var ņemt, var neņemt, šito ezi ārā. Es savu noskrūvēju viņu nost, vienkārši, lai ir ērtāk. Tā. Tas reivs. Op. Jā, viss strādā. Un tagad būs jāmēģina viņš likt iekšā tirdziņā un jāskatās, kāda interese par viņu parādīsies. Jautājums varbūt jums, skatītāji, kāda būtu tā godīgā cena šai te automašīnai. Nopirkām viņu par 1600 eiro, bet skaidrs, lai būtu kaut kāda jēga no visa šī, vajag mums kaut ko šeit beigās vinnēt. Tādēļ noteikti ierakst komentārā, cik tavuprāt vērtīgs šis auto ir. Un nākamajā sērijā pieķersimies klāt mūsu piemineklim Mercedesam un sāksim risināt to dzinēju problēmu, kas būs ļoti sāpīga tēma. Bet vairāk par to tev pastāstīšu nākamreiz. Paldies tev, ka noskaties līdz galam, un ja tev bija pa īsu, YouTube saka, ka šis video tev varētu patikt. Nav nejausmas, kāpēc tieši šis, bet iespējams viņi izbaudīs. Labi, viss. Tiekamies nākamreiz. Čau! Ja tavs bīmeris slīd nenolocās, pats ir rīp, katrā ielā mūs jau atpazīst. Nakts ielās Rīgas sniega.